lai sagatavotu šo dokumentu, jāpieslēdzas būvniecības informācijas sistēmā, publiskajā portālā. To var darīt pats īpašnieks un sākt veidot šo paziņojumu, vai arī pilnvarotā persona, kāds speciālists, ar ko ierosināties slēdz līgumu, lai to veiktu. Tad tas ir jādara būvniecības darba vietā, kā jaunu būvniecību jāizvēlās, un šajā te sadaļā ir tātad arī šis paziņojums par būvniecību. Tātad izvēlamies šo vienkāršo paziņojumu par būvniecību. Šis process no ieceres iesnieguma atšķirās ar to, ka uz paziņojums par būvniecību būvvaldē ir jāiepazīstās, bet nesaskaņo projektu, bet iepazīstās tikai ar to. Tātad pirmajā ievadas solī būvniecības objekta nosaukumā ievadiet šo te būvniecības lietas nosaukumu, piemēram, jauns pieslēgums, kādā adresē, norādiet šo te uzsākšanas datumu, pabeigšanas datumu, varat pamainīt uz vajadzīgo, jo pēc noklusējuma ieliekās tas pats uzsākšanas datums. Un ejam tālāk uz priekšu, nospiežot attiecīgi pogu tālāk. Nākamajā solī jānorāda ierosinātājs. Šajā gadījumā es esmu kā pilnvarotā persona, kas ir no ierosinātājs saņēmis pilnvaru, tāpēc es norādīšu šeit citu personu. Tad vispirms arī jāsagatavo pilnvaras, lai kāda cita persona varētu sagatavot šo dokumentu un pievienojam sarakstā. Ja pilnvaras sistēmā vēl nav reģistrēts, tad attiecīgi izmantojam opciju juridiskā persona vai fiziskā persona, ja nav saņemts pilnvaras. Ejam tālāk. Nākamajā solī jānorāda kadastra apzīmējums. Šeit atšķirībā no būvniecības ieceres arī var norādīt būvs kadastra apzīmējumu vai zemes kadastra apzīmējumu. Šeit ir vienā ievadas solī jānorāda objekti nav sadalīts pa būvēm un zemēm. Un ejam uz nākamo soli, kur mēs varam norādīt divas iesaistītās personas vai iesaistīto personu veidus, ieceres izstrādātājs vai būvdarba veicējs. Tad ieceres izstrādātāju norādīsim speciālistu, tad šajā gadījumā persona, kas ir autorizējusies un kas ir certificēts speciālists, norādīsim arī būvdarba veicēju, kas to veic. Pievienojam sarakstā. Ja viss ir pievienoti, ejam atkal tālāk uz priekšu uz dokumentācijas daļas ievadas soli. Tātad šo dokumentācijas daļu sagatavo šķirklī projekts, tāpēc uzreiz nospiežot to pogu mēs pārlecām uz sadaļu projekts, kur arī jānorāda projekta vadītājs, šis ieceres izstrādātājs. Un tātad pilnvarotā persona, certificētais speciālists vai arī varbūt arī ierosinātājs sagatavo šo te pavadošo dokumentāciju priekšpaziņojumu par būvniecību. Tad norāda projekta daļas nosaukumu. Paziņojums par būvniecību vai kāds risinājums, rasējums un norādam arī vadītāju un pievienojam lapu. Teiksim, to pašu paziņojam par būvniecību. Tad revīzija norādam attiecīgi pēc principa, ka tās ir versijas, sākumu var ar 0, var norādīt pirmo, var norādīt burtu un pievienot, protams, datni.
izvēloties vajadzīgo failu no savas darba stacijas datora, un tālāk jānospiež pogas saglabāt, un tālāk, ja visi dokumenti pievienoti, tad turpina apstiprināšanu. Ja nepieciešams vēl kādas lapas pievienot, tad spiežam pievienot lapu un pieliekam klāt vēl citus dokumentus. Un tālāk apstiprinam. Tātad, ja visa dokumentācija ir sagatavota, kas nepieciešama, atgriežamies pirmajā sadaļā dokumenti, atveram atkal paziņojums par būvniecību un ejam uz to ievadas soli, pie kā mēs palikām dokumentācijas daļas un atzīmējam tātad šos te projekta daļas, kas sagatavotas. Varbūt tā ir viena, varbūt tās ir vairākas. Atzīmējam visu, kas nepieciešams, un ejam tālāk uz priekšu. Tātad būvvalde nosaka no būvniecības objekta automātiski, ja nepieciešams, var arī nomainīt saskaņā ar īpašo normatīvu aktu arī uz citu organizāciju. Ja nevajag, tad arī spiežam atkal pogu tālāk, un nonākam pie pēdējā ievadas sola, kur var papildināt vēl ar citām datnēm saistībā ar šo te paziņojumu par būvniecību. Ja visa dokumentācija jau sagatavot dokumentācijas daļā, tad šeit varat neko nepievienot. Un ejam atkal uz nākamo soli, kur ir kopskats, pārskats, kur jūs varat apskatīties iepriekš ievadīto soļu informāciju, ja visi kārtībā, spiežam pogu iesniegt. Un apstiprinam iesniegšanu būvvaldei. Tad šī gadījumā es kā pilnvarotā persona iesniedzu paziņojumu par būvniecību uz citu personu, ko norādīju kā ierosinātāju. Pēc iesniegšanas, kad būvvalde saņems nomainīsies uz statusu reģistrēts un būvniecības stadija no idejas pārliks uz būvdarbiem. Un nākamais solis šajā te būvniecības lietā varat izveidot citu dokumentu, varbūt šo te dokumentu par brīvu ievadāmo iesniegumu, bet to es tūlīt parādīšu uz citas būvniecības lietas. Tad šī gadījumā paliksim paziņojums par būvniecību tālākai apstrādē. Tātad būvniecības lietas sarakstu vēlreiz atvēršu, pilnvaru lietas un atvēršu citu būvniecības lietu, kur jau ir apstiprināts šis paziņojums par būvniecību un redzama šī stadija būvdarbi. Un šādā būvniecības lietā kā jaunu dokumentu var izvēlēties iesniegums brīvā formā. Tad izvēloties šo iesniegumu, jūs varat aprakstīt, kad ir būvdarbi pabeigti, tādā un tādā datumā. Kas ir pabeidzis tālāk pielikumos pievienot apliecinošos dokumentus. Un atkal nospiest pogu tālāk un apstiprināt un iesniegt. Ja nepieciešams, protams, var labot vai arī pat izdzēst, ja vēl nevēlaties šo dokumentu iesniegt. Ja paziņojums par būvniecību tiks noraidīts, tad jūs saņemsiet droši vien arī papildus lēmumu, kāpēc tas tika noraidīts.